Šodien ir 2001. gada 28. februārs. Ogrē Lappielā 10 Ramoto darbnīcā notiks zvaigžņu aizmitināšana. Protams, pirms tam jāveic daudz sagatavošanas darbi un arī pēc aizmitināšanas apslīpēšana un pielabošana, jo arī zvaigznes atverot ir dažās vietās malas ir bojāts, deformēts. Bez tam šīs te redzamās saturošo skrūju vietas apstrādāts tiks. Šādi izskatās zvaigznes no iekšpuses. Nomainīt nesošā tērauda konstrukcija pret jaunu, kas ir izgatavota no nerūsošā tērauda. Šis redzamais spraisls tiks izņemts, jo oriģināli tas tur arī nav bijis. Montāžai un transportēšanai domās. Zvaigznes tiks aizmitināts ar amerikāņu autogēnu Henrop 2000. Izmantojot angļu SIF bronzas materiālus, tā skaitā kušņus SIF bronzu un šo metinamo bronzu. Bronza ir jāizmanto galvenokārt tāpēc, ka ar viņu ir iespējams uzbūvēt reliefu šūvi. Viņi nesatek visu iekšā vai, kā teiksim, ar sudrablodu. Atsevišķās vietās izmantosim SIF bronzas firmas SIF sudrabu ar speciālu sudrabu kušņiem. Šeit jāpiebilst Henrop degļu lielās priekšrocības salīdzinot ar citiem autogēniem vai citiem siltuma avotiem. Ir tā, ka tiek izmantots ļoti zems gāzu spiediens, tas ir skābekļi un acetilēni. Liesmai ir mazs ātrums, viņi nepūš un arī neoksidē. Šis degls mūsu praksē jau tiek izmantots 6 gadus, un ar 4 degļu uzgaļiem iespējams pārklāt ļoti plašu diapazonu darbus, veikt. Bieži vien pat nav jāizmanto kušņi. Ļoti ātri tiek uzsildīta šī detaļa, un pat ir tāds interesants moments, ka cilvēks var pirkstu turēt 2 mm attālumā no degļa liesmas sānos. Protams, iemaņas ar šo degli strādājot ir pavisam citas, salīdzinot ar citiem degļiem. Degls jātur gandrīz vertikāli pret metinamo virsmu. Nav nekāda siltuma zuduma, tātad arī nav deformācijas. Deglis nešauj. Un detaļu parasti līdz metināšanas temperatūrai uzsilda 9 sekundēs pašām zvaigžņu korpusiem. Pašu malu taisnošanai izmantojam Vācijā ražotās patentētās Knipex stangas, kas ir ļoti ērts un ērtāks, teiksim, izmantošanā kā āmurs, lai nestieptu šo kapu ar lieki. Vienmēr jādomā kameru, ka neesam. Pašlaik mēs uznesam pastu, kas ir samalta lodāla ar 10% cinka chlorīdu, ja, kā kusni.
Kā jauns. Un pēc tam to vietu spirtu izskalos. Tā. Taisīsim tā, lai nebūtu. Ir vēl priekšā? Tagad ir labi. Pēdējais. Kā te ir visplānākā vieta. Un arī rokas, tāpēc mēs taisam tā kaparu metināšanu ar kaparu grāti. Laisas.
metināšana ar bronzu. Sevišķi tas šeit ir plaisas uz pirksteņos. Matīrama Nervo Severs tērauda dirsts. Diemžēl patinējumu saglabāt neizdosies, jo kapars ļoti vada siltumu un šeit būs diezgan augsta temperatūra. Lodi kūst pār pa 650 grādiem. Tagad mēs lietojam SIF, firmas SIF kušņus, tāds iesara, ka viņi nav balti kā boraks. Ir tieši domāt šim metināšanas SIF bronzas stienim.